vārdu Mareks, dzīvās dvēseles runājušo dzīvo vārdu Mareks, tad anulējusi brīvprātīgā verga persona Liepa Mareks. Personai aizliegts izrunāt rakstiski vai kādā citā veidā. Живая душа Имерек Марекс аннулировал персону добровольного раба Лепа Марекс, псевдоним, аноним церковного ордена. Не живу по закону Моисея, Аарона, Ноя, Ноа. Живу по древним традициям своего роду предков матушка-матка Ирена Марциана Констанца. Приказываем, желаем. Dzīvā dvēsele, dzīvais vārds, Mareks, anulēja brīvprātīgā verga persona, Liepa Mareks, kas pieder baznīcas ordenim, jebkurš pseidonīms, jebkurš anonīms ar vārdu Liepa Mareks ir aizliegts. Nedzīvoju pēc Mūzus, Ārona, Noā, Noasa likuma. Dzīvoju saskaņā ar sava dzimtas, mātes, māmiņas, Irēnas, Marciānas, Konstances un savu senču tradīcijām. Pavēlam, vēlamies. Personai ar nosaukumu Liepa Mareks valda dēls. Tātad līgums tiek lausts. Neatgriezeniski pilnā apmērā. Dzimšanas reģistra ieraksta dokuments, numuru. Anulēta. Līgums tiek lausts. Neatgriezeniski pilnā apmērā. Dzimšanas reģistra ieraksta dokuments, numuru. Kas mums tad ir? A1346 anulēts pilnā apmērā. Tālāk mums ir tad pilsoņu personas brīvprātīgā verga mantas vecāki ar nosaukumu Liepa Valdis, Kārla dēls un otrs vecāks Liepa Irēna, Jāņa meita, anulēti neatgriezeniski pilnā apmērā, līgums lausts. Vārdi pieder, vārds Valdis pieder dzīvam vīrietim un vārds Irēna pieder dzīvai sievietei. Aizliedzu izmantot jebkādu šo vārdu, anonīmus, pseidonīmus un visādas cita veida apzīmējums jebkuros dokumentos no šī brīža turpmāk. Tātad persona vecāku vārdi tiek anulēti, lausti, izgriezti pilnā apmērā. Mums paliks vārds Mareks. Vārds Mareks pieder dzīvam dzimtas. Ar dzīvo vārdu Mareks dzimtas tēvam nevienam nav tiesības viņu lietot bez dzimtas tēva piekrišanas. Jā, šeit mums palika bišķi. Tātad dokumenta apzīmogs LPS, tātad šeit mums ir Kuldīgas novada dzimtsarakstu nodaļas zīmogs tiek izgriezts un anulēts. Neatgriezeniski. Zīmogs un vairogs tiek salauzts. Jā. Kur mēs varam iespēt patāt? Cik mums vajag minūtītes? 5. Lūdzu, klausos. Tātad es vēlreiz no sākuma skaitīšu. Dzīvais vārds, dzīvā dvēsele, izrunājušo dzīvo vārdu Mareks, anulējis brīvprātīgā verga personu Liepa Mareks. Tātad personai aizliegts izrunāt un rakstiski pieminēt, ja kādā citā veidā
dzīvo vārdu Mareks, kā arī dzīvo vārdu Irēna un dzimtas dzīvo vārdu Mareks turētāji. Nedzīvojam pēc Mozus, Ārona, Noa un Noasa likumiem. Pavēlam un vēlamies. Dzīvojam saskaņā ar savu senču tradīcijām un savas svētās māmīs Irēnas Marcienas Konstances dzimtas kolonu svētumā. Pavēlam, vēlamies. Amen. Skrieniet. Labi? Šeit ir divi dokumenti, kas mums ir jāpagādās. Nu, nekas pat kaut kur ir. Es implēšu. Tā ir pirmais ir izdots baznīcas ordenē. Tad pirmais reģistrācijas dokumentu sistēmā, kas ir dzimšanas reģistra aktīra. Kāpēc tas ir izcerēt? Tāpēc, kad persona ir anulēta. Mums vairs nav. Dzīvēt reizē vai nosēstoši personu. Un šitam ir otrā korporācijas izsniegtais dokuments saucamies. Es nevaru būt balts un tas nav iespējams, jo visam vienmēr jābūt līdzsvarā. Ir jaunas dienas, sākums citai gals, promējot tevi sauc kāds atpakaļ.